kur ikdienā glabāt savu elektrisko zobirsti. Manuprāt, svarīgāk ir, kur viņu neglabāt, jo noteikti nevajag elektrisko zobirsti visu laiku turēt uz lādētāju un nepārtraukt viņu lādēt, jo šiem litija-ionu akumulatoriem nav baigi veselīgi, ka viņas visu laiku bez apstājas lādē. Viņiem vislabāk ir, ka viņus tur no aptuveni 20% līdz 80% uzlādē. Protams, līdz 80%, kurš lādēs viņu, bet visu uzlādē līdz 100%, bet galvenais ir viņu nevajag visu laiku patstāvīgi lādēt, un nevajag visu laiku patstāvīgi izlādēt līdz nulēm, ka viņi pilnīgi nomirst, jo viņām visām, tik līdz viņām parādās maz baterijas, sāk mirgot pārsvarā oranžu lampiņu, vai arī ekrānā parāda, ka ir laiks tīrīt, tad arī reāli uzliekam uzlādējumu, tas nav baigi ilgi, tur ir kaut kāds 3,5 stundas, kā kuram modelim viņi pilnībā uzlādētu, un attiecīgi atkal tur no modeļa viņi pēc tam var strādāt 2 līdz pat 4 vai pat vairāk nedēļām. Un, ja kur turēt ikdienā, ir, pieņemsim, Philipsam nav speciāli tur sienas turētāji kā Oakley birstēm, tad mēs esam uztaisījuši rekur šādus te plasmas 3D izprintētus, ko var pielīmēt pie sienas ar apuslīmešo skoču vai tur arī skrūvas vieta, un Oakley birstēm tur atkarīgs no modeļiem, piemēram, ir pāris modeļi, kam ir rekur šādi te magnētiskie sienas turētāji, ka viņas smuki pieķirās oriģināli, bet tas nedara pilnīgi visām birstēm. Un savukārt visiem pārējiem modeļiem, kuriem vai nu nedara vai nav iekļaut šādi te forši magnētiski sienas turētāji, mums ir rekur uztaisīti šādi te izprintēti katram modelim pēc sava izmēra, kas arī tieši tādā pašā veidā viņu pielīmē pie sienas vai pieskruvē pie sienas. Un vienalga Philips vai Oakley šie te statīvi maksā piečuku, un Oakley ir vienīgais, kam ir rekur šāds te lielais statīvs, ko var pielikt pie sienas, un tur, nezinu, vai var redzēt, rekur ir vieta, kurā var šādi te pakarināt līdz pat 5 dažādām elektriskajām zobirstēm, bet tam vienalga Philips, Oakley, Oral-B, mēs tur visu, ko esam testējuši, visu tur normāli turās, un viņai ir zila UV lampa, kas vēl papildus dezinficē šos te sarinks, tā ka būs gan kur turēt, gan kur uzlādēt, un šis te aparāts saucās Oakley S1, un viņš pieejams gan baltā, gan pelēkā krāsā.